Sveicināti klausītāji! Mēs esam par vienu matrozu mazāk palikuši. Un šodien sveicināti atpakaļ citā laika zonā, kur šodien bez Valtera. Tikai mēs divi tā es ar Gustavu pārunāsim kaut kādas aktualitātes, kuras ir noritējušas šajā posmā, kamēr mēs nerunājām. Un novēlēsim Valteram, lai viss izdodas, lai Veselību, prieku, mīlestību, naudu daudz. mīlestība, nauda daudz, jā. Visu to labāko, Valter. Jā, turies mēs tev gaidām atpakaļ. Jā, Bet labi, sākam ar Final Four, par ko mēs daudz runājām pagājušajā epizodē. jā, par kuru mēs visi nošāvām greizi. Jā, un tāpēc jau mums bija tas Dilans piesaistīts, lai viņš kaut ko pareizi pasaka. Nu, viņš vienīgais prognozēja, ka Monako tiks finālā, piemēram. Nu, jā. Gandrīz arī bija prognoze viņam izcili ar čempioniem. Viņš taču arī Fenerbačs ielika finālā. Ne? Man liekas, ka jā. Laika. Nē, man liekas, es neatceros. Aha, bet, Necelsim viņu gaisā, jā, tik jā. daudz. Labi, es neteiktu, ka kaut kas jauns, ka mēs tā kā nepareizi prediktojam kaut ko Jā, basketbola jā, pasaulē. tieši tā, jā. Bet nu, tas, ka Monako tika finālā, bija šokējoši. Bija Un, godīgi iespējams, sakot, jā. tas, ka Feners tika finālā, arī bija šokējoši. Bet, jā. Jā, nu, man vairāk pārsteidz Monako, bet, es, protams, ka prognozēju, ka Fenders tiks finālā, bet vispār labs basketbols bija vērojams Abu Dabī. Nē, Un tas gan jā. tiešām bija baudz skatīties, kā kaplējās visi sitās nereāli tur. Feners, kā jau es minēju iepriekšējā epizodē, ja? Nu, ja kāds nav dzirdējis, varbūt arī noklausīties vēl vienreiz. Tas nekas, ka pa pagātni mazliet. Bet uh, Šāras bija sagatavojis maksimāli labu aizsardzību. Nu, Jā. arī pusfinālā spēlē, bet arī finālā. Un, jā, bija vienkārši prieks to skatīties. Pilnīgi savādāks basketbols, jā, pēkšņi bija. Jā, jā Bet, es nezinu, pusfinālā, piemēram, tā kā Nāns bija. Nu, kā man liekas, mēs runājam, ka vai nu viņš izšaus un izvilks viņus līdz titulam, vai arī viņš uzžarīs 20 reizes un viņš nogremdēs to visu procesu, kas arī notika. Kas... Es nezinu, skatoties to spēli, pirms tam man likās, nu labi, Panathinaikos Olimpijakos finālā tam ir tā jābūt, bet diezgan likumsakarīgi skatoties abas divas pusfinālus, ka tieši Monako un Feners tika finālā, jo tas uzrukums, ko gan Olimpijakos, gan Panathinaikos, piemēram, 4. ceturdaļā darīja uzrukumā. Vienā gadījumā Nants paņem bumbu un mēģina kaut ko topā, viens pats izveidot katru uzbrukumu, nekusinot, nevienu piespēli, nekas pilnīgi vienkārši Daina izglāba mūs. Un Olimpijakos gadījumā Forņē kaut ko mēģināja. Vezinkovam bija sezonas sliktākā spēle uzbrukumā. Un, jā, un Monako izskatījās kā dievi. Feners izskatījās kā dievi. jā, fināls bija izcils. Tur tik fizisku basītu sen nebija redzējis. Tur 40 minūtes vienkārši visu laiku kontaktā viens otram gāja, tur uzbrukuma aizsardzībā. Jā, bija forši skatīties, ka tur nezinu tādu spēlētāju kā Devons Halls vai Guduričs vai Kems Birčs, kur varbūt nav tie top līderi komandā. Nu, reāli lauza to spēli, un gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, kad beigās Guduričs iemet to slimo trojku, tur vienkārši naga liedzina zārkā. Jā, es Gudričam tikai par to otrā puslaika eksploziju vien būtu iedevis Final Four MVP. Nē. Es nezinu. Nu, vēl varam pieskarties, ka ir tāda lieta kā bronzas sērija, Final Four. Nē, tas Un man tev jautājums, vai tāda ir vajadzīga, ņemot vērā, ka daudzi spēlētāji, treneri un īpašnieki komentē situāciju, ka tāda spēle nav vajadzīga. Vai tu piekrīti viņam? es piekritīšu, ka nē, tas neinteresē ne spēlētājiem, ne arī skatītājiem. Tas nevienam palielinām neinteresē. Un tā ir vienkārši.
vienkārši tāds uzstādījums, un spēlētāji iet un nospēlē to spēli, lai nav nekāda soda vai vēl kaut kas. Bet, jā, manuprāt, tas galīgi nav vajadzīgs. Piemēram, NBA nav nekāda spēle par trešo labāko komandu pasaulē. Varbūt vajadzētu. Nē, noteikti nevajadzētu. Timberwolf pret Nikiem tagad par trešo vietu. Maucam, jā. Jā. Bet, nē, es nezinu, kaut kā vienkārši eju likvidēt to un mieras būs ok. Jā. Nu, jā, es tev piekrītu, jā. Jā, Nu, labi, noslēdzam Eirolandes tematu. Ejam tālāk. Nu, varam apsveikt, protams, Artūru Žagaru, pirmais latviečs, Eirolandes čempions. jā. Loma gan nebija nekāda Final Fourā, bet tas fakts, ka viņš tur ir, tas jau ir daudz. Ai, to pēc 20 gadiem neviens neatcerēsies. Pēc 10 gadiem viņš varēs stāstīt, ka viņš nospēlēja pāris minūtes. Pēc 20 viņš varēs stāstīt, ka viņš bija rotācijas spēlētājs. Un tagad viņam būs 70. Viņš varēs visiem stāstīt, ka viņš gāja ar piecinieku. Un Eirolandes čempions viņš tāpat būs. Jā, labi, ejam tālāk, jā. Pāri okeānam. Citā Pāri laika okeānam. zonā iesim, jā. Mm, Tā kā, jā, nu, sen neesam runājuši par to NBA. Daudz kas ir noticis, daudz kas negaidīts ir noticis. Bet, laikam, skaļākais, par ko latviešiem būtu jāparunā, tā ir Bostonas traģēdija. Teiksim tā. traģēdija, tu tik traki. To sauc. Nu, ņemot vērā, ka viņiem bija tādas expectācijas uz čempionu titulu, un beigās viņi zaudēja otrajā kārtā, un beigās vēl pazaudēja savu key player, to varētu nosaukt par traģēdiju. Jā, Savu frančīzi spēlētāju. frančīzes spēlētāja. Jā. Uh, jā, nu, labi, nu, tā kā es nezinu, tās traumas mēs nevarējām prediktēt. Arī mūsu predikšanos mēs, man liekas, visi likām, ka Bostonā būs finālā. Yep. Un nu, mēs nevarējām prediktēt to, ka Teitums saplēsīs Ahilē. 20, cik viņam 6 gadi ir, 26 gadu vecumā saplēs Ahilē. Tas ir diezgan traki, bet nu, atgriezīsies tāpat, kā to darīja pēdējos gados. Vairs nav tāda trauma, kur viss karjeras beigas apmēram. Mēs nevarējām prediktēt, ka Porziņš būs slims. Mēs nevarējām prediktēt, ka Niki spēlēs tik fizisku tādu pārliecinātu basketbolu ar Jēlenu Bronsonu priekšgalā. Bet, jā, es nezinu, es nezinu, ko viņiem darīt tagad off-zonā. Es tieši to gribēju jautāt. Plāns? Kā tu redzi viņa nākotni? Nu, es arī iestarpinātu, ka visticamāk, kad mūsu Kristapam būs jākrāj čemodāni. Es tā pieļauju. Tas būtu laikam loģiskākais lēmums no viņa puses. Viņam ir salīdzinoši liels līgums un salīdzinoši mazs pienesums. Nu, ja viņš vienkārši spēlē maz, tad, kad viņš spēlē, viņš ir top vecs tajā komandā vispār līgā. Viņam tā veselība vienmēr kaut kur pieklibo, pietrūkst, īpaši plēfos abos šajos gados. Ja pagājušajā gadā vēl nevarēja tik ļoti pārmest, jo viņi izcīnīja titulu, un viņš tur centās un gāja ar savu puskāju. Bet šogad jau hateri var sākt heitot. Bet jā, kā tu redzi nākamo off-season viņam? Es redzu, ka viņi varētu. Labi, protams, tas ir mans iekšējais patriots ieslēdzis, bet es viņu vietā netraidot Porziņu, jo, manuprāt, viņš ir tāda vērtība, kuru nevar tik viegli atrast citur. Protams, viņš ir vesels. Protams, tas ir liels faktors, ka viņš reti, kad ir vesels uz ilgāku laiku posmu. Bet tas, ka viņš ir viens no labākajiem pick and pop lielajiem spēlētājiem, ka viņš ir viens no labākajiem postu spēlētājiem līgā, ka viņš ir viens no labākajiem rimprotektoriem, es nezinu, tā ir tāda vērtība, kuru varbūt nevajag tik viegli no viņas atteikties. Spēlētājs, kurš, manuprāt, gan tiks treidots, protams, 100% ir Drew Holiday, jo viņam līgums ir līdzīgs, un viņš ir vecāks, viņš dara tādu funkciju, kuru es redzu, ka varētu darīt arī kaut kāds lētāks, jaunāks. Jā, Pritčards, teiksim. Bet, nu, visticamāk, protams, es patriots runāju, bet visticamāk, jā, viņi atbrīvosies no Porziņa. Jo nevar paturēt komandā cilvēku, kurš nospēlē 30 spēles gadā. Nu, jā.
Bet diezgan liels jautājums, ko viņi varētu dabūt par tādiem spēlētājiem kā Porziņš un Holiday. Viņiem nav tās vērtības augstas. Jo Holidayiem ir cik 36, 37 gadi, ja nemaldos. Nu, tur ir palikuši varbūt viena laba sezona, divas. Porziņš, nu, mēs paši zinām, paši redzam, kāda viņam tā veselība. Es nezinu, cik daudz viņi varētu dabūt atpakaļ. Bet arī tas, ka viņiem jau nemaz nevajag, manuprāt, to. Viņi tagad to vienu gadu var kaut kā, nezinu, atbrīvoties no lielajiem nodokļiem un to vienu gadu, kamēr teikums ir ārā, var, tā kā, nezinu, bišķiņ palaist vaļīgāk. Es nezinu, kaut kā, jā. Bet izskanēja baumas, nu, protams, tās ļoti tāls vēl, bet kā tad tu kumpo varētu izskatīt ceļu uz Bostonu? Tas gan būtu interesanti. Tad gan no Jēlina Brauna jāšķirās būtu. Nē, tad jā, simtprocentīgi. Ar Porziņu un ar Holiday nepietiks. Jā, Vēl tas tur. Jēlins Browns un vēl kādi 10 spēlētāji. Jā, un teikt, un veselais Ahils vēl jādod klāt. Jā, jā. Jā. Nē. Nē, tas ir interesanti. Jā, par Jānu būs interesanti paskatīties, kas notiks ar viņu. Nu, es jau prognozēju, ka viņš pirmajā epizodē, jā, mūsu debijā, es jau prognozēju, ka viņš meklē savu jaunu māju vietu. Tu arī Tad, prognozēji, ka Clipper tiks finālā. tas nav skaļi jāsaka un jāatgādina visiem. Bet es gribēju par to, ka es nesen klausījos Žanu Pēneru, Ūdenzaļos, man liekas, pēc šodien. Un viņš teica, ka Bosona Porziņam dod absolūtu neonu zaļo gaisu spēlēt Eiropas čempionātā. Vienkārši ar, nu, Pēneru prātu, ar domu, aizēja nospēlēt tavu pārliecību, uzcēl savu vērtību augstāk, lai mēs varam te deportēt uz kaut kādu Detroitu. Vašingtonu atpakaļ. Jā, jā, bet atpakaļ patika, pietika. Jā, nē, nu, interesanti būs redzēt, kur tāds Kristaps varētu nonākt. Gan jau kaut kāds baumiņas drīzumā, ja ne drīzumā, tad kaut kad iznāks. Jā, Gribētos jau, lai viņš aiziet kaut kur uz kādu līdzīgu komandu, kur cīnās par kaut ko, nevis aizbraukt atkal uz miskastes vietu kaut kādu un mestu varbūt, ok, 25 punktus, mēs tik ļoti priecātos par to, bet viņš reāli spēlētu ar Kailu Kūzumu un Jordan Poole vienā komandā. pasargi Dievs viņu aizstrādā uz Portland Jā, vai uz Jūtu, tikai Dieva dēļ. Bet, jā, Austrum konferences fināls, Paceri pret Nikiem. Un, man liekas, pēc es rupi skaitot galvā, izskaitīju, ka ir pagājuši 20 gadi, plus mīnus, kopš NBA finālā ir komanda bez superzvaigznes. Es neteiktu, ka kāds no tās komandas ir superzvaigznes. pavisam noteikti nav, jā. Jo es gan skaitu arī Jimmy Butleru no Miami kā superzvaigznes abas gadus, kad viņi tika. Jo, nu, Labi, bet vai Jimmy's Butlers ir, vai tajā laikā bija labāks par tagadējo Tyrese Haliburtonu? Jā, 100%. Viņš bija top 10 spēlētājs pasaulē. Vai tu teiksi, Tyrese ka tā nav ir Rīgas šobrīd Haliburtons? pēc šādas performances? Vai teiktu, ka ir? Nu, pēc šiem plēfiem varētu sākt diskutēt. Tā ir, tā ir ļoti nekomfortabla diskusija. Vai tā ir Labi, Rīgas tu vari Haliburtons? turpināt. Kas ir? Tu vari turpināt to, ko tu gribēji pateikt. Jā. Nē, tā kā, cik augsts tev pašlaik tavā individuālajā vērtējumā ir Tyrese Haliburtons? Vai viņš ir labākais aizsargs austrumos? Vai viņš ir top Um, 3 saspēles vadītājs pasaulē? viņš ir top 3 saspēlnieks, manuprāt. Nu, kas ir augstāk? Karijs? Šeit, Nu, jā, Karijs šeit. Luka. Nu, labi, jā, nav viņš top 3. Jā. Es piemirstu, ka ir tādas, jā, piemirstu par Luku un piemirstu par šeit. Nu, Labi, jā, bet top labi, nav, 5. jā. Nu, top 5 gan varētu būt, jā. Un labākais austrumu konferencē, jo Jēlins Bronsons, Donovans Nu, Mičels. rekur tagad parādīja, ka viņš abas izslēdz viņus. Tā kā, nu, ne jau ar labāku komandu, uz papīra vismaz. Nu, es saku, nu, viņš tā kā regulāro sezonu spēlē slikti, drausmīgi. Un, nu, vispār nelikās, ka viņi kaut ko varētu izdarīt, bet
gan viņš pats, gan viss tā Pacers komanda vienkārši ir trīs līmeņus labāk palikuši plēfos. Tā kā, jā, pēc, jāstāsta, varbūt izcīnīs titulu, un tad es varēšu teikt, ka tā ir top 10 spēlētājs līgā šobrīd. Tā kā. Jā, un es nezinu, tā visa komanda ir vienkārši tāds, kas salipināta kopā. Tā kā nav neviena top 10 pika, nav neviena tur kādreizējā prospekta. Visi ir vienkārši kaut kādi džeki, kur savākt, kur ir ar savām ambīcijām, kur vienkārši grauž zemi un skrien un zina savu lomu. Un viņi visi ir vienkārši salikti zem. Un, manuprāt, galvenā atslēga tajā komandā, divas galvenās atslēgas ir Halburtons un ir Riks Kārlēls, kurš to visu to blitz, to pustalantu. Sorry, ka es saucu komandu, kur ir NBA finālā par pustalantiem, bet nu, tāda talantu, pustalantu blitz viss ir vienkārši ielicis tādos rāmjos un tādā sistēmā, kur, nu, es nezinu, austrumos viņiem nebija konkurence. Nu, vispār nebija. Jā, pilnīgi piekrītu. Viņi tik ļoti mistiski tā komanda. Tu skaties uz viņiem, tev neliekas, ka viņiem vajadzētu spēlēt finālā. Jā, Viņi tāda komanda, kas varētu netikt pāri pirmajai kārtai. Tā kā jūs abi prognozējāt, ka Milwaukee izsitīs viņus pirmajā kārtā. Bet jā, tikpat labi tikpat labi viņi varēja izkrist par Milwaukee, un neviens neko neteica, ka tas ir baigais pārsteigums, ka viņi nav tikuši tālāk. Bet, uh, Bet jā, nu, interesanti. Ļoti, ļoti mistiski un ļoti, ļoti savādi spēlē. Viņi vienkārši nesās, skrien kaut kur, met dīvains metiens. Haliburtons ar savu mistisko metienu formu vienkārši skraida apkārt, dala piespēles, met. Nezinu, siekams pēkšņi ir otro jaunību dabūjusi Toronto gadus atcerējies. Un, jā, nezinu, priekš skatīties. Kaut gan. Kaut gan priekš līgas varbūt būtu labāk, ja Ņujorka būtu tikusi finālā. Ļoti liels tirgus. Sen nav bijuši nekur augstu. Tāpat jau laba komanda. Bet, nu, pastoties to sēriju, nu slikti izstījās tā Ņujorka. Nevarēja salīdzināt, kā viņi izstījās pret Bostonu un kā pret Pacers. Jā. jā, jautājums arī tagad. Es tev piekrītu, ka, nu, jā, protams, no līgas viedokļa Ņujorka finālā tas būtu wow, un kas par stāstu nav 55 gadi ir pagājuši, kopš viņi pēdējo reizi bija finālā un tā tālāk. Bet, tā kā, manuprāt, ļoti interesants saruna par to, ko šīm komandām, kuras ir gandrīz tikušas finālā, ko viņam darīt nākošajā sezonā. Jo jautājums ir, vai, piemēram, tāda Nika, vai viņi apskatās savu sastāvu, un viņi nodomā, labi, mums ar šo pietiek. Mēs nākošajā sezonā tiksim finālā ar šādu sastāvu. Vai tavuprāt, viņi ar šādu sastāvu var tikt kaut kur? Es, Vai arī viņiem kaut kas ir jāmaina? es domāju, ka viņi var tikt. Nu, tur jāpieliek, manuprāt, kaut kas no beņķa, jo beņķis viņiem vienkārši neeksistējoši. Tur Mičels Robinsons skrien, kuram sit sods, un viņš met sodiņus un visu laiku met garām, piemēram. Bet nu, tas viņa labākais spēlētājs no beņķa. Nu, es zinu, ka viņš Māls sāk. Makbraids vēl ir. Nu, jā, nu, tas ir sliktāks par Peitons Pritčards. Nu, jā, nu kaut ko prasās man vismaz no beņķa viņiem, bet tā jau man, nezinu, liekas, tas starp piecinieks tāds jaudīgs, ļoti tāds, kad trīs Džeki Hārts, Brīdžs un Ananobijs, nu, konkrēti kapeļi, un tad ir divi uzbrukuma līderi, Tauns un Bransons. Nezinu, nu, cik tad tur vajadzēja viņiem? Vēl divas uzvaras, viņi būtu finālā, un visi runāt, ka viņiem ir superīgs off-seasons pagājušais bijis, un ka Tauns ir bijis tas missing piece, lai uzvarētu kaut ko, tā kā nezinu. Nē, interesanti katrā ziņā. Jo es neticu, ka komanda ar Towns var būt championship komanda. Ar Towns kā viņu galveno aizsardzības balstu, ja tā var teikt. Nu, protams, viņiem ir tāda sistēma, ka tā aizsardzība balstās uz perimetru, kā teica, ar tiem trim kapļiem, kuri vienkārši suņiem ar Džošu Hārtu, kurš vienkārši spēlē basketbolu tikai lai sistos un kaplētu. Bestalants Jā, uzbrukumā. NBA spēlētājs, kurš pelna 30 miljonus gadā bezcelants. Jā. Bet jā, nu, palielam, jā. Nē, bet Bet es tev piekrītu par Tauns, jā. Es pastījos pēdējo spēli, nu, tā kā katrs otrais uzbrukums bija vienkārši pick and rolls pret Taunsu. Un vai nu pops, vai nu rolls tur izmet ārā trojka, ierolo
Aliups, danks, viss. Un tauns tik plātās, un nezinu, ko darīt vienkārši. Nu, pilnīgi švaks cilvēks aizsardzībā. Jā. Zestī arī. Un zēstīja pat ļoti, jā. Uh, Rietumos savukārt konferences fināls bija daudz mazāk tāds šokējošs, pārsteidzošs. Es pat teiktu, Bez interesants. intrigas vispār. Jā. Nu, Oklahoma izskatījās pēc labākās komandas tajā konferencē. Un, man, protams, ir žēl, ka Serbs un Denver viņus neizsit ārā Game 7, bet viņi nospēlēja labāk par Nuggetiem. Un jā, finālā kaut kā bija šī apstājās Edvards vilciens un viņa tā sērija, kur viņš izslēdz visas lielās zvaigznes jau pēdējos 2 gadus no playoffiem. Un, jā, nedaudz žēl, ka tika prognozējami, ka nebija kā bija, piemēram, Austrumos, bet nu, ļoti, ļoti pelnīti. Jā, es gribēju tikai pieminēt, cik labs ir Jokic. Viņš ar tādu sastāvu aizvilka līdz 7. spēlē, un tur viss kaut kas varēja notikt. Nu, ok, to 7. tur smagi atlēja, bet nu, cik labs viņš tomēr ir. Un, jā. Bet par finālu, jā, konferences finālu. Nu, tur, nu, manuprāt, ja mēs runājam par Towns iepriekšējā sērijā, kad nu, ar viņu nevar uzvarēt, tad es neredzu, kā var uzvarēt ar 2 garajiem, kā Randlu un Gobēru. Nu, grūti ar tādiem. Viens ir streetbolists, otrs ir vienkārši garš cilvēks. Un Pīzls. Tīzls, jā, noskaties 2. epizodi vai 3. Neatceros, kur tā bija. bet, jā, nu, kaut kas pietrūkst tajā komandai. Kaut ko vajag viņiem vēl. Jo arī Konlijs jau vecs palicis ir un grūti viņam tur gājušais plēfos. No beņķa nāc rīts nebija tik labs kā pagājušo gadu, kā regulārajā sezonā. Nu, man kaut kā prasās viņam vēl viens labs palīgs Antonijam Edvardsam. Savādāk tā visa komanda viņam jāliek konkrēti uz saviem pleciem. Tur grūti pret tādu OKC komandu, kuriem tur pilns ar suņiem laukumā un ēd nostiņu. Jā, es jau dzirdēju, ka OKC šajos plēvos ir viena no labākajām aizsardzībām, kāda jebkad ir bijusi, jebkurai komandai. Kas arī, protams, kā teica, suņi, un viņiem tas personāls ir gandrīz būtībā bez trūkuma, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Un jā, par to minusot. Lai arī es esmu parasti aizstāvējis Gobēru gana daudz, bet jā, es neredzu iespēju uzvarēt komandai ar viņu kā pamatu centra piecinieku. Tagad, 2025. gadā, piedāvām, ja blakus stāv Julius Randls. Aizpār par 2025. gadu. Es skatījos pēdējo spēli Pacers pret New York, un tur Tomas Bryants 3. ceturdaļā iznāk laukumā, nosedz pāris reizes, iemet 2 trojkas un rāda visiem, ka ir ielicis. Es domāju, ko es skatos, ka viņš spēlēja, nezinu, kad Wizardos viņš bija labs pirms 10 gadiem, un tagad viņš spēlē labi, kāds sakars vispār. Bet labi, es lecu atpakaļ pie tās sērijas, un es vienkārši iedomājos, cik dominējoši OKC būs turpmākos, nezinu, 5, 10 gadus. Viņi jau šobrīd ir ar lielāko soliņu, ar talantīgāko iespējams soliņu, un viņiem ir MVP komandā. Un viņiem vēl līdz 2029. gadam ir 14 pirmā raunda pika izvēles. Tas ir vienkārši kosmos. Un plus viņiem ir šobrīd nespēlē tāds džeks kā Nikolā Topičs, kurš jau pagājušajā gadā Eirolīgā mauc Zvezdas komandas krāsās. Un vēl tāds džeks viņiem ir Azotē, kurš bija pirms traumas, pirms krustenē, bija prognozēts top 5 pikas pagājušajā draftā, un viņi dabūja viņu tur, neatceros, 11 vai kaut ko tādu. Tā kā nu, slim dominants, man liekas, būs Oklahomai nākošos pāris gadus. Jā, bet to pašu mēs teicām par Bostonu. Jā, bet viņi jau tur redz, cik daudz viņi naudu iztērējuši ir, un viņiem nav ne piku, ne jaunie spēlētāji. Kā... Jā, bet kaut kurā brīdī Oklahomā jau arī tie visi cilvēki jau nespēlēs par brīvu. Nu, jā, bet tu nezini, tur ar tiem pikiem var vēl
Turantu paņemt un nezinu, vēl visu kaut ko, nu, nezinu, fantazēt, ko izdarīt. Tā kā, man liekas, Man ka tas gan, jā. to, ko Es viņi nezinu, gribēs, to viņi varēs dabūt, manuprāt. nu, palēm, jā. Un tagad jau To. viņi izvēlējās viņa iepriekšējā sezonā, ne, bet starpsezonā Gidiju aizsūtīja uz Čikāgu, piemēram. Tur jau vēl var kādu aizsūtīt, nezinu, tur. Nu, nākamais. Nav tā, ka Gidijs beig pietrūkst tai komandai šobrīd. Jā, un Gidijs tad iegāja uz Čikāgu, un Čikāga nedabūja pirmo piku, Jā, arī superīgi. kas ir super. Bet es nezinu, es vienkārši, es neteiktu, hop, cik dominējoši viņa būs. Viņa no tāda viedokļa, ka vienmēr ir traumas. Vienmēr ir jāskatās, kur nonāks Kevins Durants nākošais sezonā. Labi, nē. Tas noteikti nav jāskatās vairs. Nē, ņemot, Viņš nē, drīz pensijā ies. viņš Nomierinies. joprojām ir top 10 spēlētājs pasaulē. Un, ja tu viņu Labi. ieliec klāt kādam kontenderam, Nav naudas kontenderiem. Viņš uz Rockets varēs vienīgi aizbraukt. nu, Rockets otrais sīdz bija šogad. Jā, un izlidoja pirmajā kārtā bez variantiem. Ne? Es neteiktu, ka Septiņās 7. spēlēs, jā. spēle ir bez variantiem. Jā. Bez bišķiņu pārspīlējām. Bet, jā, konferences fināla MVP vienā pusē bija šeit. Absolūti pelnīt nekādu diskusiju. Otrā pusē ir nedaudz pārsteidzoši. Man tas video nāk prātā, kur tā arī sev iet pakaļ balvai. Viņa pasaka, nē, es piekams. Jā, vai tavuprāt, tas bija pareizais konferences Nē, nu es MVP? nezinu. Nu divi tā jau viņi tur vilka, bet nu, es jau laikam būtu devis tam tā ir īsi. Viņš tomēr vēl to game winner, nē, neielikt. Tas nebija game winners, tas bija vienkārši. Viņš Nu, gribēja viņam, celebrāciju parādīt, ka viņš ņaudz kādu. Bet, jā, bet jā, nē, nu jā, es nezinu. Man liekas, ja izņemt siekam no tās komandas, tad viņi vēl dzīvot, elpot, varbūt. Bet ja tā ir īsi izņemt, tad veiktos tā komanda. tā ir. Jā. Nu, un plus vēl tā ir īsam bija tā 35, 12, 10 spēle ar 0 Jā, kļūdu. jā, nezinu, dīvaini. Jā, Bet, un nu, viņš jau, viņam, viņš jau sāk iet tā kā, nu, pēc balvas. Tā kā, nu, nē, tad ļauj. Atnāk. jā, superīgi. Labi, fināls. Fināls. Nu, vispār, zini, kā var nosaukt šo finālu? Paul George fināls. Viņš Zinu, uz bija, ko tā ne. Jā. jā, viņš bija Oklahomā. Tad viņš palūdza kopā ar savu draugu, ka vai sarunāja, aizsūtiet man lūdzu uz Losandželos. Labi, sūtīsim pretī šeit Gilžus Aleksandru. Iespējams, sliktākais treids NBA vēsturē. Atdeva vēl cik tur 7 pikus un līgas MVP pēc tam. Nu, un jā, un tad arī viņš bija Pacers, kur viņu aizstrādāja pret Saboni, un tad Saboni tālāk pret Haliburtonu. Tā kā Pauls Džordžs ir pielicis pirkstiņu, lai būtu šāds fināls. Paldies viņam. Es teiktu, viņš arī pelnījis Gradzenu. Šitā Jā, iemesla dēļ. jā. Nu, kolēģis, lai jau tiek kolēģim, Jā, mūsu kolēģis. Jā. podkāstu kolēģis. Jā. Jā, Valis, viņš izveidoja divas championship komandas. Un Jā. viņš neatrodas nevienā no viņiem. Jā. Vēl sabojāja Clippers komandu. Nu, tā viss normāli. Jā. Un 76ers arī šogad ar viņu pievienošanos ir manāmā bedrē iekrituši. Bet labi. Bet tu nevari vainot Paulu Džordžu pie tā. Tur jau visādi Jā. apstākļi bija. Un Clippers arī neskatījās nemaz tik drausmīgi, kā teica. Viņi varbūt finālā būtu tikuši. Varbūt. Labi, ķeramies klāt finālam. Jā, Man kaut kā liekas, ka varētu būt ļoti garlaicīgs fināls. Un OKC vienkārši pārbrauks pāri. Bet tai pašā laikā ar to mistisko Pacers basketbolu, ko viņi spēlē, tur var notikt viss kaut kas. Bet, nu, es nezinu, man liekas, ka uzliks kaut kādu lūdu ortu, un tā ir īsam virsū, un būs grūti viņam eksistēt un dominēt. Man kaut kā liekas, jā, ka būs diezgan garlaicīgi. Sloti varbūt neņemšu ārā, 4-0 nebūs, bet viena spēle ladoša Paceriem. es tad teikšu, ka būs pārsteidzoši interesanti. Jo mēs līdz šim jau visos raundos esam novērtējuši par zemu Pacers. Jo es teicu, viņi izskatīs pirmajā raundā, viņi neizkrita.
Tad es teicu, ka viņi izkritīs otrajā raundā, viņi arī neizkrita. Un tas teica, nu nekādīgi Pacers nebūs NBA finālā, un sāk ņirkt par to. Un tad viņi tika NBA finālā. Bet, jā, vajag, teiksim, 2 spēles kaut kur aizšķirties. Teiksim, pirmo spēli viņi paņem uz izbrīnu, paņem uz to, ka viņi spēlē absolūti savādāk nekā visas pārējās komandas visā līgā ar savu to ātrumu un ar savu to dinamiku, ar to, kā viņi kustās uzbrukumā. Viņi var paņemt pirmo spēli, teiksim, un tad atliek kaut kur aizķerties vēl vienu līdz piektajai spēlē. Un tā jau ir sērija normāli. Bet to visu pasakot, tik un tā, manuprāt, šis pelnīšs stāsts nepiepildīsies līdz galam. Jo, nu, ja tu kaut kādā paskaties sastāvā, tad ir divas dažādas dimensijas, un, manuprāt, Tanderi uzvarēs un kādās 6 spēlēs, un šeit Gilģis Aleksandrs būs 3-kāršais MVP. Vienā sezonā, jā. Jā. Nu, Pēsteriem vajag kaut ko no Ārona Nīsmita maģijas atkal, kad viņš kurā tur vienā no spēlēm pret New York 6-6 ielika. Trojkās Pēdējās minūtēs. pēdējā ceturdaļā, jā. Nu, tur visiem jāšauj ārā Nemhārdam un Obi Topinam un vēl visiem DJs Turneram. Mokonels. Jā, nu, tas ir vienkārši baltākais cilvēks vēsturē. Viņš arī spēlē tā, bet viņš spēlē ļoti labi. Jā. Jā. Es skatījos spēli, to pēdējo, un tur viņš iemet trojku, un visa arēna bija tādā hypā, ja viņš vēl nemet trojkas. Viņš nav metējis, jā. Viņš vienkārši skrien pa sodu laukumu, ganās kaut ko, bet jā. Nu, viņam arī vajadzēs trojkas mest, lai kaut ko pret OKC izdarītu. Es kaut kā to redzu. Bet es ceru, ka es kļūdos, jo gribās redzēt interesantu finālu. Jā, man pat nav neviena favorīta. Nespēlē neviens no maniem mīļākajiem spēlētājiem. Tāpēc, jā, galvenais, lai ir interesants basketbols. Būtu forši redzēt, ka OKC apraujas un tā arī Salburtons kļūst par GOAT. Nu, Diez vai GOAT, bet jā. Nu, nezinu, par saspēles vadītāja rankā ceļā uz top 5 jau uzsākt to ceļu. Nu, jā. Tā drīzāk. Bet jā, es neredzu variants. Un tagad, protams, man rakstīs atkal cilvēki, ka jūs teicāt, ka OKC uzvarēs, nu tad es lieku naudu uz Pacers. Dariet tā, lūdzu. Jā, uzlieciet, pamēģiniet, uzlieciet. Neklausiet mūsu galvenais. Jā. Jā. Mēs esam kļūdījušies absolūti visur, ko mēs esam prediktojuši. Kāpēc, lai nekļūdītos vēlreiz? Jā, tā ir, diemžēl. Bet es tā tagad domāju, kamēr tu runāji, es neklausījos tevi, es vienkārši sevi iekšā domāju par to, ka neviens no 5 startpiecinieku spēlētājiem Pacers nav labāks par savu pretinieku OKC komandā. Tā kā Šejs ir labāks par Terijas. Dorts ir labāks par Nīsmitu. Kas tur Viljams ir labāks nekā. Kas tur viņam pat 3 spēlē? Šis tā kā viņš sauc. Tas, kurš Kanādas izlasē spēlē. Nemhārds. Jā. Siekams un Holmgrens. Nu, tur var būt Siekams. Labi, es teiktu, Siekams ir labāks par Holmgrenu. Nu, jā, varbūt, jā. Konferences MVP? Bet nav tā pārliecinoši. Nē. Nu, tā kā. Nu, Turners ir labāks par Hartensteinu. Nu, laikam. Nezinu. Turners labāks uzbrukumā, bet nezinu aizsardzībā. Viens no labākajiem rimprotektoriem. Viņš labi bloķē, jā, bet nezinu, Hartensteins man arī patīk, kaut kā simpatizē, kā viņš spēlē. Tāds mazais Jokičs. Nu, beztalantīgs Jokičs. Jā. Sen. Es arī biju forši redzēju, ka Turners ir ticis finālā, viņš pat apraudējās. Emocionāls bija ļoti, jā. Bija ļoti, 10 gadus pavadījis, jā. Miskas tempa lielam un beigās sanāca. Jā. Un var pateikties Paulam Džordžam. Kolēģim, jā. Varam kolēģim nodot. Viss pasakās viņam.
Jā. Nē, Bet, nu, jā, jā, tā kā spēlētāji, tā kā uz papīra, kā jau mēs runājam, tā kā nu, OKC ir pārāk divas dažādas dimensijas tām komandām. Bet Pacers ir izdarījusi kaut ko maģisku šajos playoffs, un kāpēc viņi nevarētu turpināt un izdarīt tās maģiskās lietas, to uzbrukumu, to pace, to ātrumu, ko viņi ir piekopuši visu sezonas garumā, un īpaši playoffs, un kāpēc viņi nevarētu pēkšņi paķert uz muļķi un pārsteigt. Ne tikai pārsteigt OKC, pasauli. bet visus. Jā, pārsteigt pasauli. Jā. Kā tu domā, mēs Pacers var teikt uzskatīt par tādu lielu nozīmīgu komandu, tad, kad ir Bostona, tagad viņš viņa tāda sakustējusies. Cleveland it kā spēlē labi, straglo kaut ko. Slaika baumas par Garlandu, vēl par ko tur Allen, ka nav apmierināti, kad mainīs prom. Nu, Milwaukee paši redzam, Jānis jau ar koferiem un Lillards ar vienu kāju, kas vēl mums tur paliek 76ers. Nu, tur kolēģiem jāsavada kārtībā ģērbto vispirms ir un Embiidam ceļ. Nu, jā, nezinu, kas tur vēl paliek mums. Ņujorka. Nu, tur ir zestītauns, tur bez komentāriem. Bet arī kolēģi Tur ir, jā, Hārts ar Kārts ar Bransonu. Bransonu, jā, jā, jā. Nu, tā kā Jā, mēs šobrīd. jā, kolēģis. Būtībā Jā, potato esmu viņi. jā, Bet es tagad ieskicēju, tā kā labi, manuprāt, Sixer būs atpakaļ tur, kur viņam vajadzētu būt. Jo, cerams, jā. nu, jo Embiids mūžīgi jau nebūs traumēts. Nu, Un, labi, cik tur palasot kaut kādas ziņas, kaut kādas tvītus, kaut ko vēl, tad viņam tur ar tiem ceļiem galīgi slikti viss ir. Nevar zināt, bet nu, viņam tā komanda pietiekoši labi, lai bez viņa tiktu vismaz plēfos. Nu, tad uz nē, plēfiem, ja viņš ir gatavs, tad tas, protams, ir liels spēks, jā. jā. Nē, Sixer būs atpakaļ, Niki būs atpakaļ. Bostona gan jau nākošais gads, nu, es negribu teikt, ka tukšās patronas, bet nu, nebūs noteikti tik stipri, kā bija šogad vai pagājušajā gadā. Tāpēc, jā, es nezinu, laikam man ir jāsaka, jāatzīst, ka Pacers ir tāda stabila fināla pretendenti no austrumiem. Protams, ir vēl Cavalieri, kuri fantastiski spēlēja regulārajā sezonā un tagad vienkārši saplīs plēfus. Jā. Nu, jā, nu, Pēcers, jā, bet tā kā pirms sezonas, bet viņi arī pagājušajā gadā labi spēlēja plēfos, ne? Arī konferences Jā, finālā bija. jā, Jā, jā. Nu, likās, ka pēc tās sezonas vajadzētu spēlēt labi, tad atkal regulārā tāda nekāda. Un tagad atkal izšā, jā. Nē, nu, interesanti, jā. Varbūt jā. viņām vajadzētu vēl vienu kaut kādu palīgu, ne? Kaut kādu labu spēlētāju. Vēl klāt, tad vispār bez variantiem tur. Es nezinu, galvenais, lai nav Nepazūd tas kolēģis. basketbols. Ah. Jā, lai neņem kolēģi atpakaļ. Nu, to nekādīgi, jā, to nevienam nevajadzētu ņemt, jo viņš ir pievērsies podkāstu biznesam, un jā, viņš tur labs ir. Bet Jā. basketbols viņam pēdējā laikā nepārāk labi sanāk, jā. Nu, ja mēs par Nē, Paulu Džordžu vēl joprojām. mēs joprojām par Paulu Džordžu. Jā, Jā, es nezinu, man liekas, ka viņiem drīzāk ir, viņiem ir tas uzbrukuma motors, tas pamats, tas kodols, kas viņiem ir Tairijs Halburtons. Un pa lielam tie visi, kas viņam apkārt ir, tā kā, ja ņems vēl vienu tādu kodola veidīgo spēlētāju, tādu superzvaigzni mēģinās dabūt, tad, manuprāt, varbūt tas izjūgs, tas viņu tā maģija un tas viņu uzbrukums. Jo viņi varētu paņems būt, jā. kaut kādu tur isolation, tur spēlētāju, kurš tur daudz grib drošīties ar bumbu uz vietas. Tad Ko? kaut ko bumbot uz vietas un mest. Un nezinu. Nu, jā, nu labi, pēdējā prognoze. Lai varam noslēgt šo epizodu. Kas uzvarēs? Finālā NBA dāvi, lūdzu. Oklahoma City ir standarta 6 spēlēs. Piekrīt. Absolūti. Tikai, Fināla MVP. tikai
piecās spēlēs. Lieciet naudu, ja? Cilvēki. Uz Um, Paceriem. jā. Viss, kas ir. Fināla MVP. Šais. Kurš tad cits? Ja ne tas sodu meklētājs. Free throw merchants, kā saka. Jā. Es gribēju Jā. latviskot mazliet. Mm. Oi, jā. Nu, varam atvadīties no klausītājiem. Gaidīsim atpakaļ mūsu Jā, trešo Valčiņ, kolēģi. lūdzu, veseļojies. O, tad mēs tev Sūta gaidām, bučus jā. un tā Bez tālāk. tevis, bez tevis ir grūti. Tā kā, jā, uzrakstiet komentāros, kā jūs domājat, kas uzvarēs, kas būs fināla MVP. Cik daudz Un, naudas uzlikāt Paceriem? jā, jā, un vai mums vajadzētu nākamo epizodu kopā ar Paulu Džordžu? Jā, Paldies, ka to bijāt ar visu mums. komentāros. Jā, paldies, ka bijāt ar mums. Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Atā!